Labdien! Mani sauc Anda Ziemele, un es pastāstīšu jums par Tildas Jumis komponentu uzņēmumu vadību. Ja jums ir papildus Tildas Jumim iespēja lietot vēl vienu programmiņu, tā saucās Tildas Jumis uzņēmuma vadība. Programmiņu var leju pielādēt no mūsu mājaslapas. Programma ir bez maksas. To var uzlikt uz 2 datoriem. Un ne tikai uz tiem datoriem, uz kuriem ir uzinstalēts Jumis, bet uz jebkura datora. Programmas galvenais mērķis ir uzņēmumu vadībai vai finanšu direktoriem vai varbūt galvenam grāmatvedim mājās sekot līdzi uzņēmuma naudas līdzekļiem un dažādām citām lietām, par kurām es jums tagad pastāstīšu. Tā. Nedaudz par šo programmiņu. Šai programmai ir interfejs 3 valodās – latviešu, krievu un angļu. Tas nozīmē, ka ja jūsu vadība nesaprot latviešu valodu, tad viņi visu šo sadaļas, kas ir programmā, var izlasīt vai nu krievu valodā vai angļu valodā. Ja jūsu atskaitēs, kuras uzņēmuma vadība pārskatīs, ir kaut kādi teksti latviski, tad, protams, šie teksti būs latviešu valodā un krievu vai angļu valodā nepārtulkosies, bet cipari visi ir vienādāki, vai ties ir angliski vai krieviski vai vāciski, ja tie ir atpazīstami un saprotami. Tā. Lai ieietu šajā programmā, šoreiz ir tā lieta, ka ar lietotāju vārdu admin, kas ir ļoti populārs un pret kuriem mēs ļoti cīnamies, un katrā seminārā es nenogurusi atkārtoju, lūdzu nomainiet lietotāju vārdu un pieejas paroli admin pret citiem lietotāju vārdiem un parolēm. Tad, lūk, šajā programmiņā uzņēmuma vadība vairs ar admin ieiet, ja šo programmu atvērt nevar. Tāpat šo programmu nevar atvērt, ja jums lietotāja vārds un paroli ir vienādāk. Tas ir drošības nolūks. Ar šo programmu var pieslēgties uzņēmuma datiem. Tātad var apskatīt jūsu naudas līdzekļus, darbinieku sensitīvos datus, personas kodus, algas, un es pēc tam parādīšu vēl kādas lietas. Un drošības nolūkos, ja ir, kā es teicu, nevar būt vārds un parole vienādāki. Pirmajā lapā, šī ir pirmā lapa, ja, sākuma lapa, augšā ir redzams, kur mēs atrodamies, ir visa tā informācija, kas uzņēmumu vadību interesē visvairāk, kā mums ir ar naudu, vai mums ir nauda kontā. Un varam redzēt, ka nauda kontā vai nu ir vai nav. Ja, tātad atsevišķi redzam kases konti un bankas konti un nauda atlikumi uz doto brīdi. Tātad augšā ir redzams, ka atlikums uz 1. jūliju. Tātad, ja jūs atvērsiet 2. jūlijā, tātad atlikumi būs jau uz 2. jūliju. Blakus ir redzams grafiks, kādā veidā naudas līdzekļi mūsu bankas un kases kontos ir kustējušies nedēļas robežās, ja nevis kalendārās nedēļas, bet dienu skaitu atpakaļ parēķinot, ja nedēļu, 7 dienu robežās, vai ir kāpums vai kritums. Tālāk ir pēdējās apmeklētās lapus. Tad, kad jūs ar šo programmiņu strādāsiet, tad atverot šo programmu, pirmajā lapā būs tās atskaites, kuras jūs esat pēdējās atvēruši un apskatījuši pēdējā apmeklējuma laikā. Ja no programmas Jumis ļoti daudz atskaites var eksportēt uz Microsoft Excel formātu, tad no programmas uzņēmuma vadība atskaites var eksportēt uz Excel formātu arī tad, ja jums ir OpenOffice un ne tikai Excel. Atskaites var saglabāt arī PDF formātā un, protams, arī izdrukāt. Tātad, kas šajā programmā ir un kādēļ mēs šo programmu iesakam izmantot? Kā jau es minēju, lai grāmatvedim katru dienu, 5 reizes dienā uzņēmumu vadītājiem nav jāstāsta, cik ir nauda kasē, bankā vai kādi kreditori parādi, uzņēmumu vadītājs atver šo programmu un ļoti labi pats saprot, jo šeit nekas nav jāpaskaidrot. Izlasīt, ka kasē ir šāda naudiņa un cik tas ir latos, ja piemēram, bankā ir valūtas konts, tad
tur nekas liekas nav jāpaskaidro, uzņēmuma vadītājs apskatās un šo naudas summu ierauga. Tātad, pašā augšā, protams, kā jau galvenais uzņēmuma vadītāji vienmēr interesē naudas līdzekļi. Ja? Tātad šeit ir smuka naudiņa un saņemts izmaksāts. Pirmā atskaita, ko var apskatīties, ir pārskats. Pārskata periods parasti ir iepriekšējais mēnesis, bet, protams, to var iestatīt tādu kā nepieciešams un apskatīties. Un pēc, ja mēs iestatīsim šeit maiju, nospiedīsim pogu aprēķināt, tiks atvērts maija naudas līdzekļu status. Ja. Tātad atkal redzami konti, atsevišķi kases bankas par valūtām, arī nosaukums, ja, jo uzņēmuma vadītājs var nezināt, ko nozīmē maģiskie skaitļi 2620, bet nosaukumu, ka tas ir Hansa banka un redzēt, kas tā ir pa valūtiņu, ja to uzņēmuma vadītājs, protams, saprot. Ir šajā atskaitē redzams apgrozījums, ja tātad atlikums uz mēneša sākumu, saņemtā naudas summa, izmaksātā un atlikums uz beigām. Nav maģiskie vārdi debets kredīts, ko var saprast tikai grāmatvedis vai cilvēks, kurš ir mācījies grāmatvedību, bet skaidrā cilvēciskā valodā saņemts un izmaksās. Tātad saņemt ir visa tā naudiņa, kas ir konta debetā un izmaksāta tā visa naudiņa, kas ir konta kredītā. Protams, šeit šo intervālu var uzlikt mazāku, kaut vai pa dažām dienām, ja, un summas tiks pārēķinātas, lai var redzēt, kāds ir apgrozījums. Tas nav domāts, ka tikai mēnesis, te var arī dienu robežās apskatīties šo naudiņu. Nākamais ir atskaita salīdzinājums. Ko mēs redzam šajā atskaitē? Šī ir tāda brīnišķīga atskaita, kur ir nepieciešama noteikti katram uzņēmuma vadītājiem, ne tikai vadītājiem, bet arī finanšu direktoriem, ja mums tāda ir, un arī grāmatvežiem. Jo šeit ir naudas plūsma, ļoti labi redzama. Tātad pa mēnešiem, ko jumī, lai sataisiet šādu atskaitu, tad jūs rēķinat, ka jūs taisat apgrozījumu pārskatus, pēc tam Excelī vai uz lapiņas vai skaitat, cik jums ir saņemts pa visiem kontiem, cik ir izmaksāts, ja? Bet šeit ir redzama tieši naudas plūsma, mēnešu griežumā. Un kā jau es teicu, viņu var saglabāt Excel formātā, var PDF formātā saglabāt, vai arī uzreiz izdrukāt. Tātad pirmajā rindā mums, protams, ir saņemtās naudiņas, otrā rinda mums ir izmaksātās naudiņas, un tad ir redzama arī starpība, vai ar plusu, vai ar mīnusu. Vēl ir tāda laba lieta, ko var izmantot, jo es zinu, ka reizēm vieglāk uztvert ir grafiski un nevis ciparus skatoties, tad mēs jau piedāvājam nospiežot uz šī grafikas podziņu, mēs palielinām jau lielākos izmēros grafiku, ja, kur var redzēt saņemtās naudiņas un izmaksātās naudiņas, summas un mēnešu griezumā. Ja. Vēl šīs summas var redzēt, protams, arī, kā rakstīts pa mēnešiem, šeit ir gads. Ja mēs ar bultiņu uzspiežam, mums parādās 2009. gads, tātad mēs varam apskatīties šo pašu atskaitu summu griezumā pa tik daudz gadiem, cik jums dati ir jūsu datu bāzē. Ja jums jumī gadi nav atdalīti datu bāzēs, ja, bet jums ir, pieņemsim, uzņēmums sāk strādāt 2000. gadā, un visi šie dati ir vienā datu bāzē, tad jūs varēsiet salīdzinājumu veikt par visiem iepriekšējiem gadiem, ja, cik jums ir dati datu bāzē. Ja. Nu, man, kā redzat, ir 2006. gads, ja, tātad pa 7. gadu, pa 8. gadu var apskatīties, cik ir pa mēnešiem nauda saņemta un cik ir nauda iztērēta. Un, protams, vēl arī pa gadiem, ja, kur ir kopumā, kāda ir naudas aprite bijusi pa gadiem 7., 8., 9. un arī 10. gadā. Nu, 10. gads, protams, ir diskutabli, jo vēl viņš nav beidzies, ja, bet, nu, jau salīdzināšanai visu var izmantot. Un arī šeit ir, protams, grafiks, ja, kāda ir bijusi naudas kustība, naudas plūsma šajos gados.